Pirmā ideja bija par Vidzemes zīmolu, pār šo ražošanu un pakalpojumu kopīgu zīmolu, kas ne tikai iekšēji savstarpēji varētu tirgoties ar 15% atlaidi, bet arī viņu marketēt ārā uz ārpasauli, uz ārējiem tirgiem. Tas attiecās ar otro punktu, ka eksporta konsultāciju centrs pie Valmieras biznesa inovāciju inkubātora būtu nepieciešams izveidot. Trešais punkts – konsultantu mentoru datubāze jaunajiem uzņēmējiem un uzņēmumiem, kas palīdzētu ar savu padomu šiem jaunajiem censoņiem. Ceturtais punkts – uzņēmums, kas varētu ražot datorspēles. Valmierā varētu būt. Piektais – ielu asfaltēšana ar jaunām tehnoloģijām. Sāpīgs jautājums, bet ja mēs tur iekļautu jaunas tehnoloģijas, tad varbūt tās, ka atrisināt, vismaz uz laiku. Zemnieki katrā ziņā ir spējuši atrisināt. Sestais punkts – mazie un individuālie komersanti. Katram vajadzētu riskēt un mēģināt kaut ko tādu darīt, atļauties. Septītais punkts – pirms un pēc konsultāciju pakalpojumi Valmieras, tā teikt, pēc inkubācijas pakalpojumi tiem uzņēmumiem, kas ir plāno iestāties un uzsākt darbību Valmieras biznesa inkubatorā un pēc tam pamet. Astotais punkts ir sāpīgs punkts – kvalitatīva izglītība. Domāju, ka jautājumi daudz, bet kā to izdarīt, tas ir vēl sāpīgāk. Bet kādā ziņā tur domāts vispakāpju izglītība. Vidējā vispārējā, profesionālā, augstākā koledža. Devītais punkts – Vidzemes augstskolas un uzņēmēju sadarbība, droši vien pētniecība, zinātne, gan esošo jau institūtu ietveros, gan varbūt kaut kādas jaunas idejas, kas varētu rasties. Un desmitais kā pakalpojums – speciālā ekonomiskā zona, varbūt beznodokļu zona. Latvijā jau tāda pieredze, protams, ir citās pilsētās. Ostu pilsētās strādā sekmīgāk, Rēzekne varbūt nav tik labs piemērs, bet ideja kā tāda, protams,